Šajā demonstrējumā mēs apskatīsim cukura un nātrija chlorīdu elektrovadītāju spēju, kā arī viņa elektrovadītāju spēju ūdens šķīdumos. Bet pirms šī eksperimenta mēs nedaudz ielūkosimies vēsturē. 19. gadsimta sākumā tika atklāta elektriskā strāva. Šie visi atklājumi ietekmē arī ķīmijas zinātnes attīstību. Nostiprinājās viedoklis, ka daudzas vielas ūdens šķīdumos atrodas jonu veidā. Viens no pirmajiem bija Teodors Grothus. Viņa dzīve un zinātniskā darbība ir saistīta arī ar Latviju. Viņš 1805. gadā publicēja savu pirmo zinātnisko darbu, kur bija izteikta doma par molekulu polaritāti. Teodors Grothus rakstīja, ka sāļu un ūdens molekulas sastāv no diviem pretēji lādētiem atomiem, kas tiecas zaudēt lādiņu, un tāpēc pārvietojas uz strāvas avota pretējo polu. 1886. gadā Rīgā ieradās zviedru zinātnieks Svente Arēņus. Rīgas Politehnikuma ķīmijas laboratorijā viņš eksperimentāli pārbaudīja savu elektrolītiskās disociācijas teoriju. Gūtie rezultāti ļāva noskaidrot skābju, bāzu un sāļu ūdeņu šķīduma elektrovadītāju spēju. Ieguldījumu elektrolītiskās disociācijas pētīšanā devis vēl viens Rīgas Politehnikuma un Latviju saistīts zinātnieks Pauls Valdens. Viņš pierādīja, ka šķīdumu elektrovadītāju spēju nosaka miedarbību starp šķīdinātāju un izšķīdušās vielas molekulām, un ka elektrolītiskā disociācija norisinās arī ne ūdens šķīdinātājos. Tātad šajā eksperimentā ir 2 vārglāzēs cukurs un 2 nātrija chlorīds. Tā kā mēs zinām, ka destilēts ūdens nevada elektrisko strāvu, tad vienā no cukura esošām vārglāzēm pieliekam destilētu ūdeni un nātrija chlorīdu. Destilētu ūdeni. Pieslēdzam strāvas ķēdi. Kristalisks cukurs nevada elektrisko strāvu. Vai kristalisks cukurs, vai izšķīdis cukurs vadīs elektrisko strāvu? Tātad arī izšķīdušā cukurā nav brīvi joni, kas vadītu elektrisko strāvu. Tad pastāv iespēja, ka arī nātrija chlorīds varētu nevadīt šo elektrisko strāvu. Vai elektrisko strāvu vada kristalisks nātrija chlorīds? Kristalisks nātrija chlorīds elektrisko strāvu nevada. Kā būs ar izšķīdušu nātrija chlorīdu? Izšķīdis nātrija chlorīds labi vada elektrisko strāvu. Tātad, šķīstot jonu savienojumiem, ūdenī pārgājušie joni hidratējas. Tas ir savienojas ar ūdens polārajām molekulām. Šķiršanas procesā rodas savienojumi, kurus sauc par hidratētajiem joniem. Ja ūdenī šķīdina nātrija chlorīdu kristālus, tad polārās ūdens molekulas ar saviem negatīvi lādētiem poliem pievelk pozitīvos nātrija jonus. Bet pozitīvi lādētajiem poliem pievelk negatīvos chlorīdu jonus. Rezultātā miedarbība starp nātrija joniem un chlorīdu joniem pavājinās. Paldies.